uzreiz slēdzu klāt savu sabiedroto šodienā. Tā, Silvija. Mēs tikmēr klāt, kamēr gaidām Silviju. Un šodien, kāpēc, lai strādātu viss perfekti, vai ne? Kāpēc gan, lai strādātu viss perfekti? Kaut kas notiekās. Pagaid. Cilvēkiem mums jāizmēģina kaut kāds cits mehānisms. Parasti taču tā nenotiek, vai ne? Atkal kā. Nu, mīļā tauta. Šitā mums notiekās. Es vēlreiz paņemšu invite Silviju. Tagad tikai Silvija tev jāpaņem invite. Mēs tev gaidām. Nu ko, šitā reāli ir pirmā reize. Čau! Čau! Es tikai tevi neredzu. Es tevi arī neredzu. Bet pieredze rāda, ka skatītāji redz mūs abas. Jā? Ir bišķi jocīgi runāt ar melnu ekrāniņu, bet es dzirdu, ka tu tur esi, vai ne? Un tu, es ticu, dzirdi, ka es esmu šeit. Es dzirdu, bet es pilnībā, es pat neredzu melnu ekrānu. Pasakiet, lūdzu, klātesošās, vai jūs mūs abas divas redzat? Pēdējā laikā es saprotu, ka Instagrams laikam viņš ir, redz, ka viņš ir tik ļoti populārs, kad visu laiku kaut kādas lietas notiekās un īsti nenotiek varbūt tik gludi kā vajag, bet mēs tomēr abas šeit esam. Čau, Silvija! Čau, Ieva! Čau! Paldies par aicinājumu! Jā, man ir prieks, ka tu piekriti. Un tad šodien es iesākšu, kāpēc mēs esam šodien kopā. Tad par cik rādās, es saprotu arī tavējā kontā, vai ne? Tad arī iepazīstināšu nedaudz ar sevi. Un arī tie, kas ir jaunie sekotāji, arī manā kontā. Tātad jūs esat iegriezušies šodien uz podcastu par veselīgu iekšējo ķermeņa daļu. Esmu Ieva Ķirpa. Un man patīk skatīties uz ķermeni caur psihoemocionālo stāvokli, par to, kā mūsu emocionālais, mūsu sajūtu, mūsu jūtu un vispārējais maņu pasauli ietekmē mūsu fizisko ķermeni. Un ir interesanti, man vienmēr ir bijis interesanti par jautājumu, kāpēc kaut kas ar mums notiek, kāpēc, piemēram, mēs tur nevaram izdarīt kaut ko, vai mums kaut kas savēlkās, vai mēs nevaram aiziet uz toli, ja mēs šodienas tēmā ejam, vai arī mums kaut kas negramojās, un viss kaut kas pūkšās, un visādas tam līdzīgas lietas. Tad nu šodien, ja vienmēr es savu darbu esmu pozicionējusi un arī projektos vadījusi visu caur šo te psihosomatisko pusi, un jau es pateikšu droši vien, ko Silvija varbūt varēs komentēt un iespējams apgāst, bet man šķiet, ka ja mēs bet ja mēs apzināmies savu emocionālo pasauli, tad vajadzētu būt it kā tā, vismaz es tā domāju, man patīk tā domāt, ka mēs varētu ēst un sagramot pilnīgi jebko. Ja mēs mākam gramot savas emocijas, tad mēs mākam gramot arī to, ko mēs iebāžam savā ķermenī. Un esmu arī daudz kam gājusi visādām tur diētām, nevis normāliem dzīves ēšanas modeļiem, bet kaut kādiem brīnumiem un domāju, es esmu tāda un šitāda, man kaut kas nepatīk. Un savu pieredzi esmu sakrājusi caur tādām, kā baudīt un veselīgi dzīvot savā ķermenī, caur citiem aspektiem, kā elpošana, kā kustība un kā baudīt visu, ko mēs varam baudīt. Un tāpēc man šodien ir īpašs viesis Silvija, kas ir tieši par iekšējo daļu, par to, kas nonāk mūsu gremošanas traktā,
par visam šīm lietām un par interesantu ēšanas dzīves stilu. Es atļaušos droši vien arī viņu tā saukt, kas ir GAPS diēta, ko es šodien gribētu arī no Silvijas dzirdēt, lai pastāsta mums visiem. Bet vispirms, Silvija, es te aicinātu padalīties par to, kas tu esi, ko tu dari, un iepazīstini mūs ar sevi. Jā, paldies, Ieva, par aicinājumu. Taviem un maniem sekotājiem jāatvainojas, ka mums sanāca nedēļu tā kā laikā atlikt mūsu sarunu, jo vienkārši arī mani noķēra sezonālais vīrus, un arī tagad man ir, manuprāt, nedaudz izmainīta balss, un es atvainojos iepriekš jau, ja man sanāks klepot kādā brīdī, bet es ceru, ka mēs tiksim labi galā. Tātad, esmu Silvija Ābele, un galvenokārt šobrīd strādāju kā uzturas speciālists. Tātad individuālās konsultācijās runājamies ar cilvēkiem, un par savu misiju uzskatu parādīt to virzienu uz veselību. Un veselība nav iespējama bez sakārtota uztura. Tas ir viens formāts, un otrs formāts, ja tā var teikt, pateicoties Covid laikam, biju spiesta grozies kā gribi pāriet arī uz darbu attālināti, strādāt cilvēkiem grupās. Tātad dodu iespēju cilvēkiem apgūt šo te GAPS ēšanas dzīvesveidu, kā tu teici. Tas patiesībā ir plašāks termins, tas ir dzīvesveids, ne tikai uzturs, jo tas ietver arī jau plašāku skatījumu uz arī vidi, kurā dzīvojam, uz kosmētiku kādu lietojam, gaisu kādu elpojam un daudz ko citu, bet tie pamati veselībai būvēsies tomēr no uztura. Un tā tad, ir diva veidu apmācību grupas. Viena ir šis GAPS pamata uzturs, kas ir tāds lēnāks temps, kurā mēs 3 mēnešu ietvaros vienkārši mācamies apgūt tos GAPS principus, gan teorētiski, gan arī praktiski. Un otrs ir šis intro GAPS, jeb es teiktu, tā ir turbo jaudīgā grupa, jo tur mēs ejam uzreiz tā kā uz galvas augstā aliņģi iekšā, tā kā pa maksimālo. Abos variantos mēs varam apgūt šo GAPS uztura principus. Viens lēnāks temps, otrs ir ātrāks, kā es teicu, bet uzreiz arī jaudīgāk tā dziedināšanās. Vieglāk droši vien vairumam cilvēku ir iesākt no šī GAPS pamata uztura virziena, ja pieejas, kas būtībā ietvers jā-nē produktu sarakstus, un tā kā iespēja robežās mācīšos sašķirošu to savu virtuves skapīšu, leduskapi saturu un tam līdzīgi. Savukārt intro GAPS būs piemērotāks tiem, kuriem tiešām tās veselības situācija ļoti nopietna, kuri grib ātrāku risinājumu. To tad arī piedāvā šis intro GAPS. Tā kā ir vēl GAPS diētas ietvaros, ja tā var teikt, ja GAPS dzīvesveida ietvaros, tieši runājot par uzturu, ir tā kā 3 veidi, kā GAPS uzturu var ievērot. Tātad terapeitiski pareizi būtu sākt ar intro GAPS, pēc tam būtu GAPS pamata uzturs, un pēc tam tā kā GAPS ēdienkartes jau paplašināšana, ka mēs varam atļauties ēst arī produktus ārpus GAPS sarakstiem, attiecīgi tos sagatavojot. Un tas, ko tu pieminēji, Ievu, ka mums vajadzētu visu varēt sagramot, ja mēs esam ja mēs arī ļaujam emocijām iet cauri savai dzīvei, savai, kas tā būtu pa ķermeņa daļu, sirdī, prātam, šūnām cauri, tad, kā tu saki, arī mums būtu vajadzētu varēt sakramot visu uzturu, jeb citiem vārdiem sakot, es bieži saku tā, jo cilvēki bieži uztraucās, ka tagad tā maize vai tie grauda produkti man nebūs atļauti visu atlikušo mūžu, un tas liekas tā, baisa tā prognoze, vai ne? Un tad es saku, ar to nosacījumu, ja cilvēks ir vesels, ja viņa gramošanas sistēma strādā labi, tātad tā var gan sagramot apēsto, sašķelt sīkākās daļiņās, asimilēt, tātad uzsūkt asinsritē, un pēc tam izmantot veselībai par labu, tad cilvēks var ēst kaut vai ķieģeli graust. Ja? Bet, diemžēl, mūsdienu cilvēks vidēji aritmētiskais ir ļoti tālu no labas veselības, un tad, lūk, GAPS piedāvā šo pagaidu risinājumu, tā kā tas ir būtībā terapeitisks, tātad ārstniecisks uzturs, kurš iedod iespēju to gramošanas traktu savest kārtībā. Tas ir tas pirmais fokus, uz kuru mēs tā kā
liekam uzsvaru, un sarunas laikā varbūt arī izstāstīšu, ko tas tā kā caur manu sapratni izlaists nozīmē konkrētāk jau. Tā kā jā, un tad, kad cilvēks ir savētis kārtībā to savu gremošanas traktu, tad pēc tam viņa ķermenis zinās, kā to likt lietā. Kādam tās būs mentālās lietas, mentāli emocionālās lietas, kā arī mums rāda GAPS grāmatas. Pirmās ir tātad zeltainās GAPS grāmatas vāks. Un kādam tās būs savukārt vairāk fiziskās lietas, ko savukārt mums skaidro jau otra GAPS grāmata, kas vairāk tā kā, kas būtībā noslēdz šo GAPS filozofijas aprakstu, abas grāmatas saliktas kopā, tātad ietver cilvēka mentāli emocionālo veselību un arī fizisko veselību. Un kas patiesībā parāda, ka GAPS var tik ļoti daudz ko sakārtot cilvēku ķermenī, ja mēs tam dodam iespēju. Un tad, kad mēs sakal esam veseli, priecīgi un viss mūsos norit tā kā daba to paredzējusi, mēs varam mierīgi atkal iet uz savu veco ēdienkarti, ja tāda ir vēlme un ja bez tās nevar iztikt. Tā kā tas ir tāds, jā, ja vesels cilvēks tad, un gremošana strādā labi, mēs varam ēst visu arī GAPS neatļautos produktus, ja vien tas palīdz uzturēt veselību, bet ja tomēr tā veselība kaut kur ir ieklibojusi, tad uzturs, es uzskatu, ir tas pamatīgākais, dziļākais, jaudīgākais, bet arī grūtākais darbs. Sakārto to visu, jo mēs jau gribam visi to brīnumu bumbiņu un to brīnumu nūjiņu, ka kāds pavicinās to nūjiņu un viss notiksies, vai ne? Bet diemžēl tā nav. Manuprāt, kad cilvēki vienmēr domā vispār, ja runā par kaut kādiem ēšanas stiliem, diētām mūsu valodā, skincen to, kad vispār par spāņu valodā diētas, tas ir vienkārši ir uzturs. Un mēs kaut kā esam iedomājuši, ka tas ir kaut kur izslēgts ārā. Man liekas, ka cilvēki pirmais domā, tad man jāievēro kaut kāds režīms, kad tas jau iedod uzreiz šausmīgākās lielās bailes, un cilvēki domā, ka man bez maz vai tagad viss ir jāvār, viss bez garšvielām, viss diezgan negašīgi un pliekani. Un es saprotu to, ka GAPS diēta ir vienkārši par kaut kādu konkrētu produktu izslēgšanu, vai ne? Jā, un arī produktu iekļaušanu, kas ļoti svarīgi. Jā. Tātad es arī piekrītu tam, kaut ko gribēju piebilst vēl? Jā, gribēju piebilst. Tā ir arī... Es neesmu gribētu tevis dzirdēt arī par šiem te produktiem, jo vienmēr arī, kad es strādāju sporta zālē un cilvēkiem bija šīs te kaut kādas muguras problēmas, tad top 1 produkts, protams, bija piena produktu izslēgšana, miltu produktu izslēgšana, kafijas izslēgšana, cukuru izslēgšana, tāpēc, ka tas zarnām ļoti slikti palīdzēja, teiksim, varbūt kaut kādu šo te peristaltiku risināt, un tajā momentā, kad mums zarnas ir diezgan liela atbildība par mūsu muguras veselību, un tāpēc, lai zarnām būtu izteikti foršs kaut kāds ritmiskums un darbības, vienmēr lūdzu saviem klientiem izslēgt šo ārā. Un cik interesanti bija tas, kad parastais cilvēks, droši vien, kuram nekas nekad nesāp, viņš pat nenojauš, ka izslēdzot kaut ko ārā, īstenībā viņam tas pagaidām īsti nedara labu ķermenim, un pat arī nenojauš, ka viņš īsti pat varbūt dara kaut ko sliktu, piemēram, šīm te muguras sāpēm ik pareizē iesāpās. Un tas bija interesants faktors, ka ļoti daudziem klientiem pēc tam atklājās, ka īstenībā viņi nepanes šos te produktus, bet dzīvojot dzīvu katru dienu kaut vai bišķiņ pie kafijas piepilnot pienu vai tur maizi apēdot, ka nemazām nenojauta, ka kaut kādi produkti var radīt kaut kādas problēmas. Vai GAPS diētā arī ir šie produkti atļauti vai neatļauti? Jā, tātad GAPS diētas principi ir, ka mēs izslēdzam saliktos ogļhidrātus. Ko tas nozīmē praktiski? Tātad tie ir 3 saliktie cukuri un attiecīgi visi produkti, kuros tie ir iekšā. Tātad es nosaukšu tos produktus. Pats grūtākais, sākšu reiz ar grūtāko, ir izslēgt cieti. Jo cieti mums, tātad tas ir viens no šiem te lielajiem, gariem, sazarotiem, saliktiem ogļhidrātiem, ciete ir visos graudos. Un arī latviešu dvēselē pateikt, ka nedrīkstēs ēst kādu laiku kartupeli, tas tā kā pašnāvība izdarīt, ja? Jo kartupeļos arī ir ciete un arī kukurūzā ir ciete, un tas ir arī, tātad ciete ir arī visos graudos, tā ir skaitā tajos, kuros pat nav glutēns, kā piemēram griķos vai rīsos.
Tas ir pirmais. Un kā vienmēr saku, tad Latvijā dzīvojot, kur mums šī konditorijas, maizīšu, bulciņu, kliņģeru, tortīšu kultūra ir tik ļoti, kā lai saka, augsti attīstītā līmenī, jo tas tiešām ir garšīgi, un beķerējs mums ir uz katru stūri ejot Rīgā, tad tas ir brīžām tāds arī gribasspēka vingrinājums. Bet viss ir par mērķi, viss ir par motivāciju. Ja? Kā es saku, ir grūti dzīvot bez bulciņas, ir grūti dzīvot ar vēderu, kurš pūšās, un izvēlies savu grūti. Kā kādreiz ugunsskolā mēs šo iemācījāmies šo frāzi, izvēlies savu grūti, abējādi ir grūti. Ja? Ar ko tu vari labāk sadzīvot, kas tev der? Otrs saliktais ogļhidrāts ir cukurs, un ir vienalga, absolūti vienalga, kādā krāsā tas ir rafinēts, nerafinēts, cukurniedru, vēl kaut kāds. Tātad, ja vien tas satur sakarozi, kas ir šis tātad jau disaharīds, no 2 pērlītēm sastāvošs cukurs, tas arī tiek ņemts ārā, un attiecīgi visi produkti, kuros tas ir. Diemžēl, es nezinu kāpēc, bet pārtikas ražotāji to cukuru bāž burtiski visur. Pat pie kūpināta laša, pat sīļķiem atradīsim sastāvā, gan pie marinētiem gurķiem, kurus nopērk, kā tu saproti, patiesībā viņi garšo saldi, un tu varam paskatīties labelītī, cik tas cukurs tur ir klāt. Tā kā no viņa, kā teikt, izbēgt ir jau jābūt zināmām prasmēm. Un trešais tā tad ir laktoze, piena cukurs. To ņemam ārā, bet GAPS varbūt samulsina daļu savu, kā lai saka, potenciālo cilvēku, kas gribētu uz to virzienu paskatīties, jo tas piens ir tas kontroversiālais produkts, jo no vienas puses pasakot laktozi, tātad piena cukurs, cilvēki saprota, kā pavirši tajā iedziļinoties, ka tātad nedrīkstēs neko no piena produktiem vispār, bet tā nav. GAPS, kā es saku, pa logu izmet ārā to pasterizēto pienu ar to laktozi, bet pa durvīm velk atpakaļ raudzētos piena produktus un svaigi pienu. Tā kā tur piena tēma ir tāda višķi jau nevis sarežģītāka, bet aprunājuma. Tātad nav tā, ka GAPS uzturā mēs nelietojam piena produktus. Jautājums ir kurus. Un tā kā tas galvenais ir, ko mums nevajadzētu, ir tas pasterizētais, sabojātais būtībā piens tetrapakā. Ja? Tā kā tie 3 saliktie cukuri, ogļhidrāti, kurus GAPS uz terapijas laiku iesaka izņemt no ēdienkartes ārā. Un kā es jau sāku minēt, tad pārstrādātajā pārtikā, ko mēs vairums no mums pērkam lielveikalā, diemžēl būs ne tikai arī šis cukurs klāt un ciete un laktoze, bet arī dažādas pārtikas piedevas, visādi stabilizatori, konservanti, krāsvielas, biezinātāji, emulgatori un kas tik vēl nē. Un līdz ar to GAPS aicina to visu tā kā arī paralēli tīrīt nost un būtībā skatīties, ko tad mēs liksim tagad klāt. Un GAPS mēs jau varam saukt par diētu un par terapeitisku uzturu, bet ja tā padomā lielās līnijās, viņš ļoti mūs vedina atpakaļ ēst vienkāršu vēlams mājās gatavotu ēdienu, kas ir tātad no pamatproduktiem. Tātad tie ir produkti, ko mēs varam atrast tirgū, savā mazdārziņā. Un tātad, jā, tie ir nesabojāti, tie ir produkti, kas nav izgājuši cauri pārtikas produktu, teiksim, ražošanas fabrikai. Ja? Tātad tās būs pamatlietas gaļa un zivis un olas un krējums un sviests un dārzeņi, un augļi vairums būs atļauti, un rieksti, un sēklas, un sēnes, un ogas, un zaļumi, un medus, un ko es vēl nenosaucu. Ja? Tā kā tie pamatprodukti, no kā mēs mācīsimies būvēt to savu ēdienkarti. Un tad mums nebūs jāskatās, kas labelītī uzrakstīts, kas tur iekšā, kas ir un kas nav. Jo viens pērkot pārtiku lielveikalā, ja mēs pērkam pārstrādātu gatavu kaut kādu produktu, viens ir, ka mēs pērkam daudz nevajadzīgu sastāvdaļu, kas ķermenim nav vajadzīgas, ko viņš pat neatpazīst, un attiecīgi apgrūtina šo te toksisko slogu, padara lielāku. Bet otrs ir, ka daudz, kas šajā pārtikā arī vairs nav iekšā, jo tā ir audzētā būtībā konvencionāli, tātad tukšās augsnēs vai vispār bez augsnes var būt. Un tā kā, jā, protams, GAPS diezgan aicina pašķirot tos produktus, un tas princips ir, ka mēs skatāmies uz laiku, noņemsim tos, kurus šobrīd ķermenis nevar labi sagramot. Tātad tā vēdera pūšanās, ko tu arī pieminēji, kas, protams, atsaucās arī uz muguras sāpēm daudziem cilvēkiem, tā jau rodās tieši no tā, ka mēs to cietu un to cukuru un to laktozi ēdam, bet mēs paši nevaram viņu pilnvērtīgi sagramot, kamēr mūsu gramošanas sistēma nestrādā.
Un tātad uz terapijas laika mēs dabūsim tā kā dubultu efektu. Mēs noņemsim tos produktus, ko ķermenis pagaidām labi nevar pārstrādāt. Un no otras puses dosim klāt ļoti jaudīgus, pilnvērtīgus, uzturvielām bagātus produktus, kas dos iespēju, kas dos resursu dziedināt tās vietiņas, tās šūniņas, kas mums pirms zarnu traktā jāsalabo, un pēc tam arī pārējā organismā, pārējā ķermenī. Tā kā tas ir tāds, jā, būtībā es aicinu to dzīvesveida kuģi pagriezt tajā, kā teikt, low carb uztura virzienā, un tātad GAPS būs viens no šīm low carb, jeb samazināt ogļhidrāta satura ēdienkartēm, kur citi piemēri būtu, ekstrēmais būtu ketogēnais uzturs, tikpat labi būtu paleo vai autoimūnais protokols vai SCD diēta, un ir daudzi šie low carb uzturu piemēri, bet GAPS manā sapratnē, manā vērtējumā ar izlaistu hormonām zināšanām, es teiktu, ir vieglākais, kā to low carb uzturu ievērot. Un tad, ja kādām būs tas keto kādā brīdī vajadzīgs, tad atliks tikai bišķi optimizēt taukohidrātu attiecību, un mēs varam daudz vieglāk nonākt arī ketogēnijā ēdienkartē, ja tāda būtu vajadzība, bet tas nav visiem nepieciešams. Jā, es esmu mēģinājusi keto, un priekš manis ir tas, ka es ļoti, man vajag, es neiešu pret savu ķermeni tādā ziņā, ja es jūtu, ka es vienmēr jautāju, kāpēc man prasās kaut kas ārpus šī, varbūt, diētas, ko es ievēroju. Es pamēģināju keto, un man bija tik ļoti par treknu, ka es sapratu, ka man kaut kādā momentā ļoti saucās kaut kāds svaigais auglis, sula, kas ir priekš keto, tā kā neatļautais variants, dēļ tā cukuru daudzuma, bet man patīk, mans princips, kā es ēdu, man patīk ēst 2 reizes dienā, bet tādu kaloriju bumbu savā ziņā diezgan, es varētu pat teikt, laikam, ka mans regulārais ēšanas mehānisms varētu būt kā GAPS, jo es diezgan maz lietoju ogļhidrātus, varbūt pastu šeit, par cik ir daudz itāļu apkārt. Bet tas ir tiešām, ko es gribēju vēl piebilst, kas ir ļoti interesanti, ka Latvijā man bija, es neēdu maizi, es nedzēru alu, es nelietoju kaut kādus tur, diezgan daudz produktu īstenībā es nelietoju, ko es pēc tam arī kafiju, ko es pēc tam atbraucot pārceļoties uz Tenerifi un ieraugot viņu kaut kādu kulturālo daļu tieši par ēdienu, par ēšanas laiku. Atbrauc latviets, kurš ēd, nezinu, 2 vai 1 un pēdējā maltīte 6, man visi draugi skatās, mums vēl 9 ir tikai vakarīgs, man tā, mans 2 kālēs šitien ceru pārdzīvot to dzīvi no jauna. Un tagad arī manējai saprata, ka īstenībā tas vēlais mehānisms diezgan, var kaitēt arī gulēšanas mehānismam. Bet kas bija interesanti, ka patiešām es atceros gadus atpakaļ 7, tad, kad es nelietoju pilnībā neko no maizes produkta, pilnībā neko no piena produktiem, es aizbraucu atvaļinājumā, un tur bija vīns, un tur bija maize, un es atceros, tās bija 2 naktis, kad es mocījos ļoti īpatnējās sāpēs, kas nebija zarnu sāpes, bet tās bija gurnu sāpes. Man likās, ka man rauj no kājas, no gurniem ārā, un es sapratu, ka tas ir pēkšņi uzliktais glutēns manās zarnās, visi tie milti, vīns un vispārējais, kaut kādi saldējumi, jo es nebiju, tajā vēl dzīve, tas īstenībā bija vairāk nekā pirms 8 gadiem, man liekas, varbūt 8 gadi. Un tajā dzīves posmā es vispārībā neko nestrādāju ar savu mentālo prātu. Dzīvi dzīvoju kā treneri, rukāju, visu laiku devu cilvēkiem sevi savu laiku un par sevi, principā, 5 minūtes ātri norīt ēdienu, ļoti, ļoti nesmuki izturējos pret sevi. Manā skatījumā tas ir necienīgi. Un man patīk tas, ka šeit GAPS diētā cilvēkus vedina atpakaļ uz gatavošanu sev pašiem. Pirmkārt, kas ir ļoti būtiski, mēs dodam laiku ar sevi sev pašiem, mēs gatavojamies, veltam laiku, mēs cieņpilni pagatavojam maltīti sev. Un vēl viens jautājums, kurus gribu aizvest ar šo te sarunu, ir tad, kad es
sāku ar sevi daudz dziļāk strādāt un apzināties to, ka mana gremošana vispirms notiekās šeit un pēc tam tikai aiziet arī uz šejien, es sapratu to, ka ilgu laiku neēdot to maizi, es varu ēst maizi un man pilnīgi nekas nenotiek gremošanas traktā. Man nerodās nekādas izmaiņas, ne kaut kāda aizcietējuma, ne kaut kādas sāpes, itin nekas. Un šis bija ļoti interesants faktors, kad es sāku arī vērot, man nomainījās no kaut kādas iekšējās nedrīkst, jo mēs visu laiku Latvijā ēdu tā un šitā, un tad es skatos, ka man ne no alus nekas nav, ne no maizes nekas nav. Tie nav mani ikdienas produkti, bet tad, kad es viņus apēdu, man nav vairāk šī reakcija. Un noteikti vairāk nav šī spilgtā reakcija, ka man likās, ka man kājas no pa nakti rauj ārā. Un šis jautājums arī ir tev, vai tev ir bijusi pieredze cilvēkiem, teiksim arī, ka viņi ieiet tavā šajā te vadībā uz produktu izslēgšanu. Pirmkārtām, vai viņi sajūt kaut kādu iekšējo stresu, ka kaut kas tiek aizliegts, jo, manuprāt, tas ir top 1, man ir ierobežojumi, vai es noturēšos šajā, un vai tev ir nācies arī darboties, teiksim, arī ar šo te mentālo pusi, lai cilvēkam būtu vieglāk ieiet šajā diētā, jeb dzīves stilā. Jā, tā kā daudz domas man momentā galvā strādājas, kamēr klausījos tevi par to glutēnu, ieskicējuši, ko tu iepriekš pieminēji. Redzi, glutēns GAPS uzturā nav galvenais sliktiņais, bet viņš, paldies Dievam, ja amata apvienošanas kārtībā, tiek izņemts no uztura reizē ar cieti saturošajiem graudiem. Un tā ir skaidrs jau, ka par glutēnu varbūt ir pat vairāk pētījumu nekā par cieti, kā tas ietekmē mūsu gremošanas traktu. Tas veicina šo te leaky gut ar laiku attīstīšanos, tātad zarnu, tiek bojāta šī te zarnu guļotāte, zarnu sieniņas integritāte, jeb tas cementiņš, kas salīmē kopā divus zarnu šūniņu enterocītus, tā kā viņš tiek šķidināts caur tā kā glutēna iedarbības rezultātā. Tāpēc glutēns, protams, nav draugs īpaši tādiem cilvēkiem, kam jau ir kāds gremošanas traktu problēmas. Redzi, tas, ko tu ar savu piemēru jau padalījies, ir, ka īstenībā viss ir mainībā. Kamēr vien mēs dzīvojam, no savas pirmās dienas līdz beidzamai dienai uz šīs zemes, mūsu ķermenis ir nepārtrauktā mainībā. Nepārtraukt viņš pielāgojās, tā skaitā arī uzturam, ko mēs viņam nodrošinam. Un ja vien mēs esam gudri gana piegādāt tādu uzturu, kuru ķermenis var izmantot, sadalot reizinātājos, pēc tam izmantot veselu šūnu veidošanai, tad katra šūna ķermenī visu laiku viņai būs iespēja mainīties. Slimajām, tā pašām, piemēram, leaky gut situācijā, kad ir šī palielinātā zarniņu caurlaidība, tātad šīs šūniņas spēja reģenerēties, es teiktu, pirmās organismā 2 līdz 5 dienas, un tur nāk slimo šūnu vietā veselās. Tā kā ķermenis, būtībā daba mūsu ķermenī ir ielikusi pašatjaunošanās, pašdziedināšanās mehānismu, kas strādā visu laiku, un mēs par to pat, kā lai saka, varam nepiedomāt vai to nesaprast. Ķermenis to dara pats, ķermenis dziedinās pats. Un mums atliek, kā es saku, garšīgi paēst, ja nodrošināt jau pilnvērtīgu maltīti, un ķermenis tālāk zinās pats, ko darīt ar to. Iedomājies, cik būtu sarežģīta mūsu dzīve, ja mums vajadzētu ne tikai tagad savu ikdienu menedžēt, un bērnus, un darbus, un visu, kas mums dzīvē katram ir darāms, bet mums vēl būtu jāsaka tā. Tagad šitā olbaltumviela lūdzu sadalies par šādām aminoskābēm, un tagad aizbrauc ar asinsriti uz tieši to šūnu aknu vietiņā, kur man tur laikam kaut kas slikts veidojās. Vai tagad cita aminoskābe un cita taukskābe, tu man tagad brauksi uz zarnugļotādu šūnām un asinsvadiem kaut ko vajadzēs. Tas būtu vienkārši vājprāts, ja mums būtu tas pašiem jādiriģē. Paldies Dievam, paldies dabai īstenībā, ka mums nav par šo vispār jāuztraucās. Mums atliek tikai garšīgi, veselīgi paēst. Ķermenis zinās pats, ko ar to darīt. Un tad, kad mēs caur šo GAPS uzturu sākam ķermenim nodrošināt, piegādāt pilnu buķeti vērtīgu uzturvielu, ķermenis to dziedināšanos sāks prioritārā kārtībā.
Nevis mums būs prātu nolemt, kas ir pirmais jālabo, bet ķermenis pats zinās. Viņam ir sava to-do liste, ja? Un tātad, ko es te mēģinu pateikt, ka visu laiku slimajās vietiņās, tur, kur ir slimas šūnas, kas nespēja veikt savu funkciju, piegādājot uzturvielas ar asinsriti, ķermenis pats veiks tos remontu darbus. Un pirmais, ko viņš darīs, viņš salabos zarnu gļotādu, kā es mēdzu teikt, ka šie enterocīti, kas veido mūsu tievo zarnu, tā teikt, sieniņu, jeb gļotādu, jeb endotēliju, tās ir pašas svarīgākās šūnas ķermenī, jo to veselība noteiks, ja tur aizvīšu tagad domu uz to mentālo veselību, šo te enterocītu veselība noteiks, kādas uzturvielas sasniegs smadzenes, un cik vesels būs smadzeņu šūnas, un kā tās varēs veikt savas funkcijas. Ja? Un tātad pat cilvēkam, kurš, piemēram, ir depresijā, vai kādas citas mentāla veselības problēmas, prioritāri ķermenis kārtos vispirms zarniņas, zarnu gļotādu, mikrobiomu, un pēc tam, lai caur šo veselo zarnu gļotādu, attiecīgi smadzeņu šūnas var sasniegt visas uzturvielas, un tur var notikt šī restaurācija, jeb reparācija, jeb labošana. Tātad visu laiku visas šūnas ir dinamikā. Mums nepietiks paēst vienu reizi veselīgi un līdz mūža galam cerēt, ka mums ķermenis tagad būs vesels. Tas notiek visu laiku. Mēs arī dzīvojam mainīgā vidē. Mums apkārt ir vīrusi, redz, arī mani kāds nogāža, cilvēki apkārt daudz šobrīd slimo. Tā kā tas arī prasa imunitātes resursu un ķermeņa resursu. Tāpat mainīgs ir mūsu mikrobioms. Tie vīrusi, baktērijas, kas dzīvo mūsu galvenokārt zarnu traktā, bet īstenībā visur ķermenī. Un arī tas visu laiku mainās, arī atkarībā no uztura, un savukārt pati gramošana arī mainās. Tu jau iepriekš minēji, ka, piemēram, tu centies ēst, tā kā ketogēnais, varbūt atnāca modē vairāk, daudz gribēja pamēģināt, tu sāk ēst traknāku ēdienu, un sajūti, ka tev tas ir par grūtu, vai ka ķermenim tas nav šobrīd piemērots. Redzi, tu arī ir tā, ka ir, protams, jāieklausās savā organismā, un nekad nevajag iet caur pretestību. Vienalga, kāds, ko kaut kur pastāstīja, krutās labās idejas, es te gribu šitā pamēģināt, man šķebina, tas nozīmē, ka ķermenis šobrīd netiek ar to galā. Tas nozīmē, ka acīm redzot labi neizdalās žults, kas nevar ar tiem taukiem tikt galā. Tas nenozīmē, ka tev nekad mūžā nevajadzēs ēst augstu vai traknāku ēdienu. Tas nozīmē, ka tev cienot savu ķermeni, tajā ieklausoties, ir jāpiedāvā varbūt nedaudz mazāk, varbūt nedaudz biežāk, bet tā kā tu vari iemācīt ķermenim to žulti ražot vairāk, ja tu turpinās to tauks sev piegādāt organismam. Ja? Un tāpat ar daudz ko GAPS grupās es ļoti redzu cilvēki atnākot īpaši pēc veģetārā perioda savā dzīvē. Jā, viņiem būs grūtāk to trakņu sākumā apēst. Viņiem ķermenis teiks, man to nevajag, man slikta duša, iedomājoties vien. Bet pamazām tomēr dodot atļauju saprot to, cik tiem taukiem ir būtiska nozīme atkal arī smadzeņu veselībā, mentālajā veselībā. Cilvēki pamazām sevi var pieredināt, un tā tad arī pat iestrēgusi šī žults ražošana vai lēnāka plūsma var tikt atjaunota, ja mēs to darām gudri un ar mīļumu saudzību pret ķermeni. Tas pats par olbaltumvielām. Atkal, ja paņemsim veģetāro dzīvesveidu un GAPS uzturu, tātad GAPS uzturā mēs tomēr, tas ir dzīvnieku valsts produktos bāzēts uzturs. Un cilvēki pašā apmācību sākumā nereti saka, man ir smaguma sajūta kuņģī pēc tām gaļām, ja, vai pēc, jā, protams, tāpēc, ka sālskābe labi neizdalās. Viņai nav bijusi vajadzīga tik daudz. Jā, tā kā arī šis aspekts mainās. Būtībā ķermenim mainās nepārtraukti visu laiku šūnas un procesi ir dinamikā. Tas reizē iedod mums to labo ziņu, kad, ja mēs sākam pareizi par sevi rūpēties, pareizu veselību uzturošu ēdienu sev nodrošināt, tad ķermenis ir tik ļoti piedodošs mums, ka viņš centīsies likt vispareizākajā vietā, laikā, tās uzturvielas lietā un tā šūniņa salabot un daudz ko mūsu ķermenī salabot. Tāpēc tas ir tāds būtībā, es pieņemu, ka mums ir pazemība, ir vārds, kas man bieži patīk lietot, ka mums jābūt ir pazemīgiem, pateicīgiem savam ķermenim, pateicīgiem dabas procesiem, kas, lai cik mēs būtu darījuši pāri, man piemēram 55 gadi, kādam 40, kādam 80,
tik gadu, cik mums katram ir, mēs esam bieži darījuši pāri savam ķermenim. Un tik un tā, brīdī, kad mēs pieslēdzam sapratni, pieslēdzam veselīgāku uzturu, ķermenis momentā, viņš patiesībā visu laiku ir mūsu pusē, visu laiku. Arī pat no tā neveselīgā uztura viņš cenšas paņemt maksimāli, ko viņš var izmantot mūsu veselībai par labu. Bet tiklīdz mēs pieslēdzamies jaudīgāk un sākam to uzturu kārtot, tā ķermenim viņam ir sajūsma no tā, kas tagad varēs dziedināties. Ja? Un tā kā tie labošanas darbi notiek straujāk, ātrāk. Un mums nevajadzēs otrus 55 vai 40, 80 gadus, lai ķermenis savest to visu kārtībā. Tas notiek nedēļu, mēnešu, varbūt kādam dažu gadu laikā. Tas notiek daudz ātrāk. Jā, tā kā jautājums tālāk jau par to mentālo veselību, ko tu mini tieši tā, Ievu. Mūsu mentālā veselība, kā arī Gabs autori saka, būtībā arī sākās zarnu traktā. Jā, sākās zarnu traktā. Mums vajag taukskābes, no kā veidoties smadzeņu šūnām. Mums vajag aminoskābes, mums vajag daudzas uzturvielas. Un mums vajag, lai smadzenes šīs visas uzturvielas sasniedz vispirms. Tātad mēs rūpējamies par to šveicaru, par to, kas palaidīs uz smadzenēm tās uzturvielas. Tātad tās ir enterocītu šūniņas zarnu gļotādā. Un nevelti uz pirmās Gabs grāmatas vāktā, tad ir šīs te mentālās veselības situācijas, kā depresija, kā UDHS. Un skatieties apkārt, kas notiek ar bērniem, jauniešiem šobrīd, kuriem varbūt es nesaku, ka tas ir cēlonis, bet lielā mērā uzturošais faktors, kāpēc mums tik ļoti par jauniešu mentālo veselību šobrīd jārunā, ir, ka varbūt tas uzturs ir pārāk liess, un jaunieši bērni nedabū pietiekami trakni to uzturu, pietiekami pilnvērtīgu ar labajām taukskābēm. Un tā kā pirmais, kas būtu šādam bērnam jādod normāls sātīgs ēdiens, nevis medikamenti, lai viņš nomierinātos. Ja? Jo viņa smadzenes nespēja normāli funkcionēt, kamēr viņas nav pabarotas. Tā kā mentālā veselība caur šo uzturvielu faktoru tieši tiek ietekmēta no tā, kādas mums ir zarniņas. Un otrs, protams, mikrobioma tēma. Ja mums mikrobioms, tātad šie te vīrusi, baktērijas, dažādie mikroorganismi, kas mūsu zarniņās dzīvo, ja to kombinācija, ja populācijas nav optimālas, arī smadzenes nevarēs optimāli strādāt, jo baktērijas un šie mikroorganismi ir tie, kas mūsu zarniņās ražo arī B vitamīnus, arī neiromediatorus, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgi, īsoķiešu taukskābes arī, kas ir vajadzīgs smadzeņu darbībai. Tātad atkal, lai mums būtu laba mentālā veselība, lai mēs varētu strādāt pilnvērtīgi savu mentālo darbu, jaunieši, bērni, pusauģi, studenti, jebkurš pieaugušais, kas savu maizīti pelna ar galvu, tā teikt, pirmā lieta mums jārūpējās, lai mums būtu mikrobioms vesels. Jā, man ļoti, tad, kad tu minēji par šo te nav vēl gatavs un par žultspūsli, par keto, tas bija tas laiks, ka tad, kad es mēģināju šo, tas nebija galīgi piemērots laiks man mentāli, jo tad viss kaut kādi dzīves augstumi un kritumi gāja. Un es gāju šajā diētā pamēģināt kopā ar draugiem, un mēs domājam, ok, nu pamēģināsim. Un tajā brīdī es sapratu, ka ja es nedaru nekādas vēdera masāžas, un nav kaut kāds varbūt regulārais, emocionālais darba rīku kastīte ar mani, un ka es nedaru neko to, tad protams, ka mans ķermenis neuzsūks kaut kādas lietas. Man ļoti patīk tas, ka ir interesanti, ka mēs varam dabūt sevi caur šo te apakšējo daļu, likt iekšā tātad šo te gremošanas aktu, palīdzēt viņu uzlabot, un otrs tas, kā es mēģinu darīt gan sev, gan arī ieteikt klientiem, jo īpaši tām, kuras cieši varbūt no šīs te emocionālās ēšanas, ka ir grūti cilvēkam pateikt, ok, tas, kurš cieši no emocionālās ēšanas, viņam ir varbūt grūti situācijā nokontrolēt brīdi, ka viņš ir šitāds te, un viņš apēdīs to bulciņu vai apēdīs, nezinu, kaut kādu tur picu vai vēl nezinu ko. Un tas mans instruments, kā es cenšos
palīdzēt un arī palīdzēju sev pati, jo agrāk man arī bija izteikti emocionālā ēšana un ēdu visu, kas vienkārši pagadās. Es varētu nodēvēt, ka, man liekas, tajā momentā cilvēkam ieslēdzas kaut kāds apmēres stāvoklis, kur nav vispār nekas loģisks galvā, bet ir vienkārši tā kā viss iet mutē iekšā. Un vienalga, kāds cilvēkam ir ķermeņa izmērs, bet no tā cieši, manuprāt, ļoti daudz sievietes, un netiek ilgus gadus vaļā, un kompleksori par to, un emocionāli pēc tam nicina sevi un nemīl sevi. Un tas, kā es ar šo te vienmēr esmu sākumā cīnījusies, un pēc tam es sapratu, ka tā nav nekāda cīņa, tā ir vienkārši izvēle, vai es protu tikt galā ar savām emocijām vai nē. Tas ir tas, kad es atbrīvoju savas emocijas caur vibrācijām. Vai nu tās vibrācijas ir ar fizisku šādu šišanu, vai tas ir ar skaņu, ar vai nu tas ir ar elpošanu. Vai tev ir bijis, ka, piemēram, tev zvana un saka, Silvija, es nevaru, man vienkārši tās bulcīgas uz mani skatās pilnīgi jūku prātā, vai nezinu, vai tur depresijā varbūt mazāk cilvēki izvēlās, varbūt tādas lietas, tur viņiem vairāk ir kaut kāds panīkums tajā momentā, bet tieši šo te emocionālo ēšanu, kas ir tas instruments, ko tu viņiem palīdzi nomierināt, vai tieši, vai tu saskati, ka apēdot kaut kādus konkrētos produktus tajā momentā, kad cilvēkam ir šī situācija, ja viņi trāpa varbūt tieši kontaktā ar tevi, kā tu palīdzi dīlot šiem cilvēkiem ar šo te emocionālo ēšanu, varbūt, ja tu vari padalīties? Protams, šī situācija nav vienkārša, un es arī nevienā brīdī nesaku, ka mainīt uzturu ir vienkārši. Manā tā pirmā doma, klausoties tevī, ir, ka iespējams lielai daļai cilvēku, kam ir emocionāla ēšana, un varbūt pārsvarā tās ir sievietes, bet ne tikai, kājas aug, un tā ir tikai mana šobrīd tā kā pirmā doma, kas ienāk galvā. Dabīgi, ka tas nav, tas ir sarežģīti un individuāli atšķirīgi katrā situācijā, bet manā šī brīža doma ir, ka iespējams, ka kājas aug no tā, ka cilvēks ilgu laiku pa dzīvi ir sevi ierobežojis, ticot, ka dara labāko, jo mums ir, jau jāsaka, 40, 50 gadus ir valdījusi šī te nostāja, jeb ieteikums samazināt tauku daudzumu ēdienkartē, un viņi tiek vainoti pie tā, ka mums ir sirds un asinsvadu šīs te dažādās slimības, un ka cilvēki labu gribot gadu desmitiem iespējams ir savu uzturu padarījuši liesu, tātad pārtiekot no beztauku jogurtiem, un visur es skatos, visur bez taukiem, un ķermenis īstenībā bez taukiem nevar, un tad, kad ir tas krīzes moments, ko varbūt parauj arī kāds notikums, kāds emocionāls notikums, bet īstenībā fiziski ķermenis ir nobadināts tik ilgu laiku bez pilnvērtīga labajiem taukiem bagāta uztura, ka tad, kad tas vadzis plīst, ka tā emocija, kā lai saka, ka mēs viņu vairs nevaram nokontrolēt, tad ķermenis tajā brīdī cenšas atkal nevis ar pareizajiem taukiem, bet ar daudz dažādu ēdienu ēšanu, un būtībā tie komforta ēšanu, jo patiesībā ķermenis ir badā, ķermenis nav varbūt gadu desmitiem kādam pabarots. Un es redzu šos piemērus atkal un atkal, gan konsultācijās, gan grupu atsauksmēs, grupu darbā cilvēki raksta, ka es esmu beidzot sasildījusies. Piemēram, sieviete, kur ir vairogu dziedzeri, autoimūnu diagnozi, dzīvojusi pēc viņas sapratnes ļoti veselīgi ēdusi to lieso uzturu un vispār bijusi veģetārieta un mūžīgi staigāja nosalušiem pirkstiem un pēdām un visu. Un sākot gaps uzturu, ieviešot to silto buļļonu sātīgo savā ēdienkartē, viņa man atnāk pēc 3 mēnešiem un saka, es beidzot esmu sasildījusies, man beidzot ir silti. Ja? Tā kā cilvēki labu gribot, sev patiesībā izdara lāča pakalpojumu, sevi ierobežojot. Un es teiktu, ka
Iznāk, kad ierobežošana sanāk abos gadījumos, vai nu es ēdu ļoti lielu uzturu un es sev neļauju ēst taukus, tā arī būtībā ir sevis ierobežošana, vai es tagad ēdīšu veselīgo taukiem bagāto GAPS uzturu, bet tur nebūs cietes, un es ierobežoju atkal. Jautājums, kura ierobežošana man dod vairāk veselību? Ja? Kur es lasu, kad komentārā, ja, Guna raksta par to, ko darīt, ja nav raksturs turēties pie diētas. Jā, nu nav tā, ka tas ir vienkārši tā pirkstiņu es šitā izdaru un viss notiks ļoti viegli. Protams, ka tas ir process un ķermenim tas ir arī mācīšanās process, bet vairumam cilvēku es teikšu, ka GAPS uztur nevar no šodienas rītdienā perfekti visu sev organizēt un ievērot. Tas ir process, kurš jāsāk, kā es saku, es parādu to ceļu, es virzienu, tā soļošana ir katra paša cilvēka atbildībā. Tālāk atkarīgs, kāda ir motivācija, ko es gribu sasniegt, kāpēc es vispār skatos, jo varbūt visiem cilvēkiem nevajag to GAPS uzturu. Bet ja manam bērnam ir mentālās veselības problēmas, ja man pašai, ja man ir kaut kādas hroniskas autoimūnas slimības, ja man ir gremošanas trakta problēmas, nu tad droši vien ķermenis sen klauvē, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Un, kad iet tajā iekšā, tas, kā es cilvēkus aicinu, redz daļa arī konsultācijas, kas runāja, daļa ir šī motivējošā daļa. Jo viens ir, kad es iedodu tikai riku principu tādi, to neuzredzēšanos, ja, ar to cilvēkiem nepietiek. Vismaz es gribu iedot arī līdz to motivācijas aspektu arī. Ieraudzīt, ka GAPS ēdienkarte, GAPS uzturs būtībā ir ķermenim iespēja. Un, kā es saku, mums jābūt pateicīgiem, ka ar garšīgu, veselīgu ēdienu es varu tik dziļā līmenī savam ķermenim palīdzēt tapt veselam. Ja? Ka tas nav sots, kurš ir jāiztur. Ja es tajā GAPS uzturā iešu iekšā ar cik man grūti, kādu man vajadzēs raksturu, kur arī Guna raksta, piemēram, bērns varbūt arī nēd vēl daudz ko piedevām, ja? Kad es eju tajā ar spriedzi, ar stresu iekšā, tad es noņemšu lielu daļu potenciālo ieguvumu, jo tās zarnu baktērijas jūto mūsu stresu. Un es varu ēst veselīgāko bioeko gatavotu ēdienu, ja man zarnu baktērijas jutīs manu stresu par ēšanu, tad liela daļa no tā ies garām tik un tā. Ja? Gremošanas sistēma atslēdzās stresa, kā tu arī zini, ja? Atslēdzās stresa situācijā, lai mēs varētu sagramot un asimilēt to, ko mēs ķermenim esam piegādājuši. Mums jābūt ir mieriņā, rest and digest šajā te nervu sistēmas formātā pareizi. Tā kā ieraudzīt, kā cilvēkiem parādīt, ka tas nav sots. Tas ir process, kurā katrs tavs solītis skaitās. Un tu nevari šobrīd, vēl nesparot pirmo soli, zināt, kā jutīsies tavs ķermenis, ka tu mēnesi būsi viņam piedāvājusi buljonu un sātīgu, vienkārši sātīgu ēdienu ar sviestiņu klāt, ar skābo krēmiņu klāt, ar oliņām daudz, ar gaļiņu, ar cauraudzīti, ar labajām, teiksim, oļām, olīveļu, kokosēļu. Nākošais solis būvējās uz pirmā. Tas nav tā, kad mēs tagad, tas process tā kā trepēm uz augšu mēs kāpjam. Mēs varbūt varam kādreiz pārlikt pāri arī 3 pakāpienus, bet īstenībā mēs uzkāpsim uz 3. tikai tāpēc, ka mēs bijām pirms tam uz 2. un uz 1. Un uz 2. un uz 1. teiksim, 1. 2. pakāpienu uzkāp, jo ķermenis jau vairs nebūs tas iepriekšējais. Viņš jau būs kaut ko iemācījies izmantot. Jau viņam būs labāka, varbūt, gremošanas fermentu plūsma, varbūt jau viņam nedaudz nomainījies mikrobioms. Un mēs visu laiku būvējam uz tās iepriekšējās dienas pleciem atsperamies. Un tādā veidā tas arī tie rezultāti ienāk, kā teikt, graduāli un pamatīgāki. Mēs nevaram šobrīd pateikt, vēl nesākot, kur mēs būsim pēc mēneša. Bet ja mēs saprotam tos būtībā ļoti vienkāršos dabiskos principus, kas ir GAPS uzturā ietverti, tad mēs jau pirmo dienu paņemsim vienu maltīti. Neliekam uzreiz gadu vai mēnesi kā mērķi.
vai es varu šodien, vai es varu šito ēdienu reizi, brokastis vai pusdienas vai vakariņas, vai es varu paēst pēc GAPS principiem. Varu, izdevās, ok, vai es varu otru maltīti dienā, paēdu, es jūtu, ka man patiesībā bada sajūta vairs nav tik izteikta, jo es esmu pabarojis sev ķermeni smadzenes ar labajiem taukiem vairāk, man ir siltāk, vai es varu otru dienu pamēģināšu, un tā paskatos atpakaļ, man ir nedēļa, man ir mēnesis, un pēc mēneša es būšu nogājusi ļoti lielu jau ceļu, kuru es, ja es uzreiz padodos pirmajā dienā, ak, tas ir tik grūti, man nav rakstura, tad es būtībā nolemju sevi neveiksmēju, pat nesākot. Bet saproti, ka tad, kad tu sāksi pirmās izmaiņas, tavs ķermenis jau nāks tev palīgā. Un otru soli, un trešo, un 15. būs daudz vieglāk īstenot. Un arī tie bērniņi, kuri varbūt nē daudz ko no tiem veselīgiem GAPS produktiem, katra tā karotīte, katra tā skābu kāpostu karotīte vai suliņas pilīte jau izmainīs tā bērna gramošanu, un nākošais kumos būs vieglāk. Pats grūtākais ir iesākt un turpināt, jā, un soli pa solim. Un tas, ko es saku, šis nav sots, šī ir tava ķermeņa iespēja, ko dāvinājusi mums daba, un mums, mums būt pateicīgiem par šo iespēju. Mums nav jāiet uz operāciju, mums nav jāiet uz manipulācijām, kur mums kāds kaut ko izdarīs. Mums nav jādzer, vairumam no mums nav jādzer nekādi medikamenti. Mums nav jāpērk dārgi uztura bagātinātāji. Mēs aizejam uz tirgu, atnesam mājās savus produktiņus, paši sev pagatavojam, garšīgi pēdam, ķermenis tālāk savu darbu darīs pats. Ja? Ieraudzīt, ka tas nav sots, tā ir iespēja, un par to būt pateicīgiem un pamanīt katru to savu soli. Pašu sevi slavēt, bērnu slavēt, kurš sadarbojās. Un jā, es pieņemu, ka daudzas emocionālās ēšanas epizodes mums atkristu pašas par sevi, ja mēs būtu ilgāku laiku ķermenim nodrošinājušas arī smadzenēm visas vajadzīgās uzturvielas. Tātad tas mums dod mentālu, emocionālu stabilitāti, arī iet cauri. Dzīve jau notiek, vai ne? Kā es saku grupās, vienmēr savās GAPS grupās, kad pat ja mēs tur baigi veselīgi mācāmies ēst un daram un ēdam un tā, dzīve jau neviens neatceļ. Notiek krīzes, notiek slimības, notiek bēres, notiek kāzas, notiek šķiršanās, kādu atlaiž no darba. Viss notiek, bet ja mēs sevi pabarojam ar šiem labajiem taukiem, tad mēs varam šīm krīzēm iet cauri daudz emocionāli stabilāki un neuzprākstam pie pirmās bērna, nezinu, kaut kādas replikas pretī. Tāpēc arī tātad šeit tās prakses, Ieva, ko tu māci sievietēm, un ne tikai sievietēm, kā izstrādāt šīs emocijas, elpošanas, dēļa kustība, kratīšanās, jebkuras ķermeniskās terapijas, protams, palīdz, un katrs atrast savu, kas ir forši. Bet mēs nevaram fizisko ķermeņa veselību iedomāties optimālu bez pamatu sakārtošanas, bez uztura sakārtošanas. Jo uzturs ir tas, no kā mēs būvējam sevi fiziski. Te es pakomentēšu arī par to, ko ar to raksturu darīt, jo tas nav tikai par diētu vai par uzturu, bet bieži vien es arī dzirdu savos projektos, kā noturēt to, mēs varam uzsākt, tas tāpatās kā izveidot biznesu. Mēs varam atvērt entos biznesus, bet ir tas tā māksla viņu visu noturēt. Un nesen man sākās pagājušo nedēļu šis te jaunais projekts, netradicionālais fitness, kur es 3 reizes dienā nāku iekšā laivā pa 20 minūtēm, 5, pa 10 minūtēm, un es sapratu, ka man tik ļoti pēkšņi sarādās nenormāli daudz darba tajā pirmajā nedēļā, un jau 2. dienā es sapratu, ok, ir nereāli daudz visa kā. Es uztaisīju sev savas brokastis, mans pirmā maltīte ar kodiem 2, 3, un es attūpos no tā, ka man ir mana karote rokās un telefons rokā. Un es tā, ok, šis ir par daudz. Pirmām kārtām, tas arī, ko Silvija teica, tur, kur ir tava galva, tur arī aiziet tavs fokus. Un ja tava galva nav uz tava šķīvi, tad pirmām kārtām, ko mēs darām ar bērniem, mana
tik ļoti daudz arī cilvēki izposta savus bērnus, atnesot viņam šķīvīti pie datora, atnesot šķīvīti pie televizora. Nav tāds televizors. Austris jau zina, ka šajā mājā televizors nav tad, kad mēs ēdam. Mēs esam paši sev. Tad tur, kur aiziet tos fokus, tur arī aizies tavu gremošana. Ja mēs esam, nezinu, ar kolēģiem runājam, šis arī bija brīnišķīgs pētījums, ko es skatījos tieši ar fasting, kas ir must have, man liekas. Nu, interesants lietas mēs varam uzzināt vispār, vai ja mēs pētam un skatāmies, lai sakārtot par fastingu, es arī tev gribētu uzjautāt, ko tu domā. Bet kas ir ļoti īpatnēji, ja, piemēram, man ir domas par to, vēl vakarā man ir jāizdara šitais. Darbs vēl tikko, man vēl pauzē vajadzēja izdarīt šito. 30% šķīvi, 30% telefonā, 30% vēl domas par to, kas man vakarā jādara. Kas no tā var uzsēkties mūsu zēnu traktā, vai ne? Tāpēc tas, ko es izdarīju, kad arī man bija šis tik daudz darbs un pēkšņi man ir jāatbild savai komandai par kaut kādām lietām, es sapratu, šis ir par daudz. Tas, kā mēs varam apēst ēdienu kvalitatīvi, to, kas ir šķīvi, kā arī Silvija teica, viņš var būt perfekts eko, šmeko un es nezinu kāds, bet ja mums šeit ir kaut kur aizpeldēšana projām emocionāli, kaut kāds fokus uz citām lietām, vienalga, kas tur ir tev šķīvī, kaut lai viņi varētu būt akmeņi tavā šķīvī. Un tas mans paņēmiens, ko es iesaku arī savām klientiem, un arī kas ļoti, ļoti labi strādā arī man pašai, ir tas, ka, ja man ir šāda situācija pirms sevis baudīšanas, jo ēšana ir sevis baudīšana manā skatījumā, es saprotu to, ka man ir jāparunā ar savu ķermeni. Pirmkārt, jāatlaiž šīs emocijas, nekas šobrīd nav svarīgāks par mani pašu. Tikko es biju atdevusi savu svarīgumu visai pasaulē, kur man vajadzēja. Manā darbā, manā komandā, vēl kaut kādās tur lietās. Es atdevu sevi viņiem. Tad kāda vēlna pēc? Man tagad, kad man ir manas dievišķā maltīt, mana pauze, kāpēc man vēl joprojām ir jādomā par kādiem citiem? Tad tajā gadījumā cilvēkam sākās savilkumi šeit, jo mēs nekad nedodam sev laiku, negatavojam varbūt sev. Tas viss ir gatavošanās process. Un ja mēs visu laiku atdodam sevi citiem brīdī, kad mums ir jādod sevi, tad nebrīnamies, ka mums ir šeit savilks, nebrīnamies, ka mums ir pēc tam atkal izsaukums pēc stundas vai pēc divām, ka mums snekojam un visu pārējo. Tā man liekas, ka mēs varam, tauku uz upu apēst, bet joprojām, ja mums ir galva kaut kur citur, protams, būs kaut kāda sāta sajūta, bet iespējams atkal nāksies ēst, jo varbūt tiešām tikai 30% no tā debesšķīgās maltītes ir aizgājis mūsu ķermenī. Tāpēc to arī, kā mēs varam noturēt raksturu pie iesāktās lietas, ir jāstrādā no abiem galiem. Un es arī, tad, kad es agrākajos laikos ieturēju diētas, un man bija arī šī emocionālā ēšana, tas bija tieši, ko tu arī saki, nebija pabarots ķermenis. Man bija karbiņās vārīti grīķi, vārīta, vai nezinu, vai tur kaut kā cepta, vai vienalga vista, nebija labie tauki. Un tas patiešām mans ķermenis nebija paēdis. Nedz manā vēderā, nedz manās smadzenēs. Un es esmu novērojis vienu īpašu fenomenu. Arī par ēšanas biežumu varētu teikt un visu to. Mana pirmā maltīte ir ar riktīgo keto tādu bumbu, varētu teikt. Tur man ir grieķu jogurts bezpiedevu, man ir papāja, man ir banāns, es zinu, viņš ir ciets atrošais, bet viņi laikam keto viņu ēd vai neēd? Ko arī banānu? Banānu, vismaz gaps uzturā mēs viņu ēdam, bet mēs ēdam to, kas ir gatavais banāns, kas ir tā kā jau sadalījies cieta par cukuru, par glikozi, fruktozi. Jā, tā kā keto uzturā mēs skatīsimies tos augļus, kuros ir mazāk fruktozi, mazāk glikozi. Man tā pirmā maltīte ir riktīgi sātīga, un man negribās viņu ēst, negribās nākamo maltīti ēst vismaz kāds 5 stundas. Bet pirms tam man arī diezgan vēl ēdu, es ieturu šo te fastingu, un man pirmā maltīte regulāri ir, ne ātrāk kā 1:00. Un man tā ir
nenormālākās svētku brīdis tas man ir, kad es varu pagatavot sev to maltīti. Tas nav varbūt katru dienu, citreiz, lai būtu pārmaiņas, es ēdu kaut ko citu. Bet tas priekš manis tiešām ir, es esmu pamanījusi, ja es esmu nostrādājusi dienu, es pat varu atrapties 4:00 no tā, cik man ir bijusi amazing, superīga diena darbā, no tā, cik produktīva, jo tad, kad es esmu produktīva, es esmu lepna par sevi, ja es izdaru to, ko es sev pasaku, kas ir bijis manā plānā, tad tomēr mēs attīstam savu pašpārliecinātību diezgan augsti. Un es sajūtu to, ka ķermenim pietiek, ķermenis ir laimīgs, tad, kad mans prāts ir laimīgs. Un tad, kad mans prāts ir laimīgs, es iedošu vislabāko izvēli. Nu, es neēdīšu tur pirmos čipšus vai tur kaut kādu burgeru vai vēl kaut ko. Un tas priekš manis ir kaut kas vienkārši wow. Jo tad, kad arī es strādāju ar masāžām, kad es aizbraucu uz Latviju, man ir vienkārši tāda sajūsma, ka tie cilvēki nāk pie manis un man tiešām darbs dara mani ārkārtīgi laimīgu. Līdz ar to man tas uzturs paliek bišķiņ papīdās malā. Vai tev ir pieredze bijusi šajā kontekstā un kā tev liekas, jo savā ziņā pēc tādiem pētījumiem, kad nav regulāra ēšana varbūt, bet labi, tas nav varbūt tik bieži savā ziņā, tā priekš manis ir regulāra ēšana, ka tas ir varbūt no 2 līdz 4 tajā laika posmā man tā maltīte. Bet pēc tādiem tradicionāliem pētījumiem, ka cilvēks neēd, bet tur, es zinu, jau apakšā ir vēl viena cita lieta, ka cilvēks neēd un tad vakarā, man bija tik nenormāli daudz darbs un es tikai tagad varēju paēst. Tādā rezultātā, man liekas, cilvēki stresā pēc tam nenormāli daudz, ko tāpēc, ka darbs ir bijis stresains tajā momentā. Kā tev ir ar šīm lietām par ēšanas laikiem, jeb stundām, jeb šo te saucamo fastingu, ko tu esi novērojusi? Vairākas lietas gribētos piebilst. Manā sapratnē primāri ir jāskatās, ko mēs ēdam, kas tie šķīvi ir. Būtībā šo te pārtraukto badošanos vai intermittent fasting, jeb intervālu ēšanu, dažādi ir šie termini, tas ir tā kā otrais, kas jāskatās. Tas nozīmē, ka es attiecīgi savu izvēlēto diētas plānu, vai tas būtu GAPS vai vienalga kurš cits, vai vienkārši savu individuālo diētu, kad es viņu tā kā ielogoju, jeb ieprotokolēju savā dienas ritmā noteiktās stundās. Un te jau nav viena pareizā risinājumā vai tā kā protokola vai ēšanas stundu rāmja visiem. Es domāju, tas būs ļoti, ļoti individuāli, atkarīgs arī kāda ir mūsu diena darba aspektā. Kāds varbūt, kurš, piemēram, strādā, nezinu, uz būvēm ārā vai uz ceļa ziema vai vasara, nevarēs varbūt tik ērti pielāgot savu ēšanas laiku, kā, piemēram, cilvēku, kurš strādā varbūt mājās un var sev pagatavot tieši tā, kā viņš vēlās. Tā kā tas būs ļoti, ļoti individuāli un katram tas, vai tas ir vajadzīgs pirmkārt, jāskatās tādā kaut kādā striktākā, ierobežotākā laika logā. Un kas tad ir tas ilgums, tās stundas, kurā es ēdu? Es teikšu tā, ka man pašai es neesmu ļoti, arī esmu cilvēks parastais, tāpatās, kā es arī sagrākoju ar kādu ēdienu kādreiz, kas nav GAPS atļautais, bet es zinu to savu līniju, to virzienu, es tā kā tomēr turu. Tāpatās es esmu tālu no ideāla arī ēšanas regularitātes ziņā. Šis būtu mans tā kā nākamais izaugsmes līmenis, iemācīt savam ķermenim ēst regulārās stundās. Un es pārsvarā strādāju no mājas, un es varētu sev to norganizēt. Bet arī, kā tu stāsti, kad rūpējoties par citiem cilvēkiem projektos un ienākot laivā tikos, un tu pieķer sevi pie sapratnes vai pie apjausmes, kad tu patiesībā neesi par sevi parūpējusies un neesi laicīgi pēdusi. Tā jau ir daudziem, mums arī man, kura strādā pie datora, un jā, tā kā arī man šeit būtu ko
uzlabot, ko slīpēt, ko kārtot. Un manā versijā tās varētu arī būt 2 ēdienreizes dienā. Es arī esmu cilvēks, kas neēdu agrās brokastis. Un, jā, bet tā kā te man vēl savs darbiņš noteikti darāms, jo ja mēs iemācītu ķermeni ēst regulāros laikos un pa vidu neknakstīties, kas ir tas arī mans viens no ne trūkumiem, bet veidiem, kā es aizlāpu to, ka man varbūt nav gatava maltīte, es aizlāpu to riekstiņu vai kādu auglīti, un tā kā visu laiku ir šī mazāka nakstīšanās, našķiešanās, pat ja tie ir veselīgi produkti. Tādā veidā es nedodu savai gremošanas sistēmai tā kā ieturēt to pauzi un sagaidīt to nākamo ēdienu reizi, kad es jūtu, ka man jau gribas ēst. Ja? Jā, tas būtu tas ideālais, ka mēs pieredinām sevi ēst konkrētos laikos, ja tas cilvēkam darba dzīves ritms to ļauj, un sagaidīt to maltīti. Un īstenībā GAPS uzturs ar savu šo te sātīgo produktu lielo daudzumu būtībā dot labu iespēju tās 3-4 stundas arī starpā izdzīvot, jo ķermenis ir saņēmis visas vajadzīgās uzturvielas un enerģiju. Tā kā, un ja mēs varam to maltīti sagaidīt, tad, protams, gremošanas enzīmi strādās labāk, ja es pati gatavoju, piemēram, maltīti mājās un vāru buljonu vai tur griežu burkānus jau no tās smaržas un skata vien, man jau tā gaidot to ēdienu, gatavojot ēdienu, es jau būtībā sagatavošu savu gremošanas sistēmu labākai sagremošanai un pēc tam asimilācijai, un tādā veidā ķermenis vieglāk varēs izmantot tās uzturvielas tā kā šūnu būvniecībai un enerģijai. Un ja es vēl tajā brīdī, kad es vai nu gatavoju vēl to maltīti, vai īpaši tad, kad apsēžos paēst, tiešām veltu to savu pilno apzinātību, tā es uzskatu ir tāda kā, būtībā, piemēram, es pati esmu cilvēks, kurš tā kā neprot meditēt, un tā kaut kas man te zvana. Un, lūk, maltītes gatavošana un īpaši tās baudīšana ir fantastisks, manuprāt, veids, kā meditēt nemeditējot, ja, ka tu pieslēdz visu savu uzmanību tam procesam. Kā bija tāds skaists stāsts par austrumu gudro, es tagad atstāstīšu ļoti vienkāršotu to versiju, kad vienam gudrajam viedajam vīram, kurš bija sasniedzis apgaismīgi, prasīja, kā tev tas izdevās? Un viņš saka, pavisam vienkārši, kad es eju, tad es eju. Kad es dzeru tēju. Un pārnesot šo uz manu piemēru, es teiktu, kad es griežu burkānus tam buljonam, tad es griežu burkānus. Un kad viss tavs prāts ir tikai tajā brīdī klātesošs. Un tas īpaši būtu svarīgi par ēdienu baudīšanu. Ja es varu pieslēgties, tad es varbūt arī ēdīšu lēnāk. Atcerēsimies vēl sakošļāšanu, kas ir svarīgi arī labākai sagremošanai tālāk lejā. Jā, un es veltu laiku sev, un es būtībā koncentrējoties uz to būtībā caur šo meditatīvo procesu, es reizē arī atpūtinu prātu un reizē cienu savu ķermeni. Un, jā, dabūnu ārā maksimālo no tā ēdiena katrā reizē. Jā, šis, manuprāt, te mums arī bija jautājums par kaut kādām lietām, bet es gribēju paturpināt par fastingu. Man bija vienu laiku intensīva interese par šo fastingu, kā sakārtot, jo man liekas, mēs tiešām daudzas lietas, vai pat varbūt, neteiksim labi, varbūt visas nē, bet mēs daudzas lietas varam darīt no abiem galiem. Vai nu tas ir, kā piemēram Silvijā, jā, caur šo ēšanu, un otrs ir caur šo kaut kādu smadziņu nobriešanu, vai es tagad iešu fastingā. Bet kur ir lieta, ko esmu ļoti daudz piefiksējis, ka ļoti daudz fastingā, mēs nevaram visi iet pēc vienas, vai ne? Un tas, ja, piemēram, man izdodās fastingu dēļ kaut kāda mana iekšējā gribas spēkā, vai es zinu, ka tāda maltīte man būs, kas, break the fast, kas būs absolūti devišķīgi, tas ir mans svinības. Bet ir cilvēkiem, kas tieši dēļ fastinga arī, tas atkal viņiem ir ierobežojums, un varbūt ir iespēja, man ļoti patīk tas, ka tu dod šo te iespēju pamēģināt, varbūt tad tiešām sākt,
Ja es gribu iet fastingā, tad es jau zinu, kādus produktus gribu, un varbūt tiešām man fastingu sākt ar buljonu. Es zinu to, ka, piemēram, ja iet 72 stundu fastingā, kas ir jau tāda nopietna audu restartēšana, reģenerēšana, tad pirmais, ko iesaka lietot, lai būtu, tad, lai ķermenis spētu augt un attīstīties veselīgi, tad pirmais, ko iesaka, ir kaut kāds proteīna saturošs produkts. Un vislabāk, ka tas ir šis te buljons, tāpatās arī, varbūt tie, kas ir vegānismā un veģetārismā, tad viņiem iesaka ar šīm čijā sēklām, bet arī, ko tu pieminēji par vegānismu, veģetārismu un arī vispār par sievietes veselību, mums ir nepieciešami tauki arī smadzenēm un fokusām, un arī sieviešu lietas bieži vien čakarējās dēļ tā, kad ir kaut kādi ierobežojumi. Bet man vienmēr ir tā, ka, ja ir cilvēks izvēlējies kaut kādu stilu, dzīves stilu iet un ēst, tam noteikti nāk līdz kaut kāds emocionālais, teiksim, visatļautība vai neatļautība. Un kāpēc mēs izvēlamies iet kaut kur iestrikt, sevi ierobežot, piemēram, es tagad neēdīšu dzīvnieku olbaltumvielas un visu ko, jo ir daudzi vegāni, kas sevi izposta no šī, un ir daudz vegāni, kas izstāsta vienkārši amazing, jo viņiem iekšēji ir kaut kādas meditācijas, dara sazemēšanas lietas, nezinu, dzīvo dzīvi pilnvērtīgi un kaifīgi, nevis, es tagad nevaru šito, es tagad nevaru šo, un atzīmē savā galvā, ka tie, kas varbūt ēd gaļu vai tie, kas lieto buljonu, tas ir kaut kas ārkārtīgi slikts. Bet, jebkurā gadījumā man patika šī doma, ka tiešām tie, kas vēlās pamēģināt fastingu, pamēģināt pabarot to ķermeni ar taukiem iepriekšējā dienā, beidzamajā maltītē, lai varētu sākt fastingu nākamajā dienā, varbūt pēc tam 14 vai pēc tam 12 stundām. Un jau zināt savā galvā, kas būs tā pirmā maltīte, kas lauzīs man šo te tukšo logu, kas ir ārkārtīgi būtiski. Te bija viens jautājums par psoriāzi, vai GAPS palīdz pret psoriāzi. Te es iekomentēšu mazu lietu, ka āda mums ir aizsardzības mehānisms. No psihosomatiskās puses āda vienmēr parādīs to, kas mums riebjās, par ko mums nāk stress, par ko mums ir bailes un tam līdzīgi. Un psoriāzi ir tīrākais stress gan bērnam, gan arī pieaugušam cilvēkam. Bērnam nāk no vecākiem un no vispārējās. Un tie cilvēki, kas konstanti cieši varbūt no šīs psoriāzes, tas arī varētu būt tāds aspekts, kas ir ļoti īpatnējs, ko mūsdienās zinātnieki pēta par grūtniecības laiku sievietēm. Tātad, ja, piemēram, mammai ir bijis kaut kāds pilnīgi anormāli crazy notikums, kur viņai ir iesaistītas vairākas maņas, tad šo te emocionālo notikumu viņa var, bērniņš sajūt, tas tāpatās kā mūsu zarnas jūt, kad mēs esam stresā, tāpatās arī mūsu bērniņš grūtniecībā jūt, ka mēs esam stresā un tam līdzīgi. Un kas arī var radīt īstenībā tādu dziļāku, varbūt izsitumus vai alerģiju un visu pārējo, kas ir viena no šīm te zinātnes fascinējošajām daļām, bet galvenā lieta, ka mums ir kaut kādas ādas problēmas, vienalga, vai tās ir pumpas, vai tās ir kaut kādas niedzes, vai tam līdzīgi, ir vienmēr jāskatās, jāiet līdz paralēli. Mēs nevaram izlabot tikai ar kaut kādiem vingrinājumiem, tikai ar kaut kādām smērēm, tikai varbūt ar uzturu, bet mēs varam visu savienot kopā. Un man liekas, ja cilvēkam ir jāziež pret, piemēram, pumpām, antibiotikas, no kur pēc tam cieši vēl vairāk ķermenis. Es esmu par zinātni, par mūsdienu zinātni, par medicīnu, bet bieži vien mēs aizejam no dabiskā es un liekam virsū visu, ko pat īsti nezinot, kā tas ietekmēs mūsu vispārējo sistēmu. Un tad ir, ja mēs kaut ko, manuprāt, ja mēs kaut ko lietojam ārpus, kas ir izstrādāts medicīniski vai vienalga, tad mums šā vai tā ir jāpalīdz sev gan ar ēšanu pareizu, vēl vairāk, gan ar emocionālo lietu vēl vairāk. Un tieši par psoriāzi mēs nevaram cerēt,
ka tikai iekšķīgas lietošanas preparāti vai uzturs mums var palīdzēt atrisināt šo te, viņš atkal var atgriezties. Tad jautājums, no kurienes, kāpēc man, ja mēs esam divi vienādi cilvēki ar perfektām kanvām, mums ir vienkārši rāmīši viens un tas pats. Galvenais, ko es lieku uz savu papīru vai uz savas kanvas, tas ir tas jautājums. Kāpēc vienam cilvēkam ir psoriāze, kāpēc otram cilvēkam nav? Kāpēc viens cilvēks attīstās tā un šitā, un kāpēc otrs paliek rasnāks vai tievāks vai bez muskuļiem vai ar muskuļiem. Tas ir tas, kā mēs emocionāli liekam sevi iekšā. Tāpēc nevelti zarnas ir konkrēti tādas pašas kā mūsu smadzenes. Un noteikti, kad ir ar uzturu, mēs ļoti daudz varam palīdzēt. Es pieļauju, ka arī vairāk ar šīm taukvielām, bet neaizmirstiet, tas, kas uzdod šo jautājumu, neaizmirstam arī par to, ka emocionāli mums ir jāatbrīvos stress, mums ir jāiemācās ne tikai pareizēst, jāiemācās pareizi dabūt emocijas ārā un atļaut pareizajām emocijām ienākt mūsu ķermenī, kas ir laimes sajūta, piemēram. Tā kā pakomentē varbūt par šo te tieši no uzturu puses, par ādu. Mēs esam reāli aizgājuši pārpa stundai, bet varbūt šis jautājums varētu būt apmēram noslēdzošais. Tad, ja Tātad mana sapratne ir tāda, ka āda, ko mēs redzam šeit tā kā uz ķermeņa, kas ir kā bārjera, kā tu Ieva teici, ir viens orgāns, jo viņa ir sajūgta kopā ar gļotādu, kas sākās mums jau lūpu līnijā, pataustot tātad šeit vaigā mums ir āda, kas ir tomēr pārsvarā sausa, tad ir lūpu līnija, un tad jau ir, pataustot mēs katrs zinām, ja, ka vaigu gļotāda jau ir mitra, kas viena no gļotādas pazīmēm, mitrums. Un tātad vaigu būtībā lūpu līnijām sākās šī te gļotāda, kas iet cauri visam gramošanas traktam, līdz pat anālam sfinkterītim, kur atkal ir šī mazā zvaigznīte, ir tā robeža, kur gļotāda pāriet atpakaļ ādā. Tātad tas, kā es to redzu, ir, ka āda un gļotāda ir viens orgāns. Un latviešu valodā mums pat valoda to pasaka priekšā. Ja, mums ir āda un mums ir gļotāda. Un mēs nevaram sagaidīt, ka cilvēkam, kuram ir slima āda, nu, kā viena no izpausmēm ir psoriāze, ka viņām būs vesela zarnu gļotāda vai otrādi. Ja? Tātad, ja cilvēkam ir ādas simptomi, es vēršu cilvēka uzmanību uz to, ka jāsakārto zarnu gļotāda vispirms. Un psoriāze ir viena no autoimunām diagnozēm. Būtībā vienalga kāda autoimūna diagnoze sevi ietver vispirms, tātad etioloģiski, jeb tātad attīstības procesā, ietver faktu, kad ir šī caurlaidīgā zarnu, pārlieku caurlaidīgā zarnas gļotāda. Tātad šis ir līkīgats situācija. Un es varu smērēt uz savas vai nu psoriāzes, vai nu kas cits, kas uz ādas, kāda egzēma bērniņam, vai diatēze, vai kas. Es varu smērēt visus iespējamos labākos hipoalerģiskos pasaules krēmus, vai ziedas, vai medikamentus, kamēr es nesavadu kārtībā zarnas gļotādu, tas ieguvums nebūs paliekošs. Tātad, jebkura autoimūna diagnoze sevi ietver faktu, ka ir leaky gut, tātad pārlieku caurlaidīga tievā zarnas gļotāda, un tas ir tas, kas jālabo vispirms. Un to mēs skaisti darām caur GAPS uzturu. Tāpēc, jā, tas ir viens orgāns, un vispār mūsu ķermenis ir vienots veselums, kā mēs saprotam. Un kā visi ceļi ved uz Romu, tā Hipokrāts teica, ka visas slimības sākas zarnās. Man vienmēr ir tendence pagriezt lietu uz pozitīvo pusi, un es saku, nu, ja tā slimības tur sākās tās zarnās, tad arī veselība turpat sākas pareizi. Un atliek garšīgi mums par sevi parūpēties par garšīgu ēdienu, ikdienā to baudot, un ķermenis tālāk izdarīs savu daļu. Tik vienkārši un reizē sarežģīti tas ir. Yes. Tas būtu, kā vienmēr cilvēki domā, ok, ja es gribu nomest svaru, tad man vienkārši jātrenējos un jāēt. Un ja man liekas, ja viss būtu tik vienkārši, ka nav jādomā par emocionālo faktoru, par to, kāds ķermenis tagad jau ir ar kādu informatīvo materiālu, tad gan tās pašas zarnas, kas ir tavs lauciņš, gan muskultūra, gan vispārībā tavkauda, ko tas ķermenis
reprezentē šobrīd. Tas nereprezentē tikai kustību un kaut kādu uzturu, bet tas reprezentē to, kādas domas, kādu darbu, kādus hobijus, visas lietas, ko mēs darām, kāds ķermenis ir šobrīd. Vienmēr, ja mēs gribam, manā skatījumā, ja mēs gribam izmainīt savu fizisko ķermeni, mums ir jāzina, kas viņā ir ielikts iekšā. Ne tikai ēšana ziņā, bet visā ziņā, darbībās. Kādas darbības tevi ir novedušas līdz šim brīdim, kāds ir tavs ķermenis? Un tas nav tikai ēdiens. Tas ir viss kaut kas. Un man ir pašai personīgi ir nomainījies tas, kādas ir manas patreizējās ēdienu izvēles un kādas man ir bijušas agrāk pilnīgi aplamas dēļ tā, ka vienkārši cilvēki nezin par diēta. Es atceros, mamma vienmēr vārīja puķkāpostus, kas smirdēja vienkārši pa visu māju. Es domāju, ak, mans Dievs, vienkārši šausmas. Bet, piemēram, jauniešiem, kuriem ir lielākais kompleksu mugursomu sev uz plecu, un tad viņiem tādām steigām, viņi grib ieturēt kaut kāds diētas, viņiem nav nekāds normāls piemērs. Iespējams, tāpēc, ka varbūt nav ģimenē bijis kaut kāds, varbūt, piemērs, jo liekas, ne taču maizi neviens nēd taču neviens šito, jo daudzas ģimenes ēda pa kaut kādiem, varbūt, vecākiem principiem, vai arī vienkārši nav iepazīstinājuši ne sevi, ne arī savus bērnus ar šo te emocionālo tīrību, kas tad atļauj izvēlēties mums pieņemt pareizos lēmumus, kādus šķīvi mēs šodien gribam uzlikt. Emocionālā higiēna ir tikpat būtiska kā mūsu iekšējā, viss, ko mēs liekam iekšā. Tā kā padomājam, ar kuru izvēli mēs varam sākt. Vai nu mēs varam sākt fiziski jau, kā Silvija saka, ar šo te uzturu mēģināt varbūt pieslēgt bišķiņ vairāk taukus, ja tie nav bijuši mūsu ēdienkartē. Un arī tāpat skaitā varbūt ir iespēja izprast, tad kādas emocijas ir manā dienā, kas liek mani virzīt, visu laiku pieņemt nepareizos lēmumus un iet pret sevi, pret savu veselību. Un man tiešām patīk, Silvija, kā tu izsakies par ķermeni, jo priekš manis ķermenis ir absolūti svētība un bieži vien, kad es tādu cilvēkiem masāžu, man nāk raudiens par to, kā iekšējais saimnieks, iekšējais rūķīts ir izturējis pret ķermeni. Vai nu viņš ir pārāk pazudis tas ķermenis, vai nu viņš ir pārāk palaidies tas ķermenis. Un man sāp par to, ka cilvēki nemāk izturēties pret savu ķermeni, pret sevi paši, jo neviens cits šajā pasaulē nav svarīgāks kā mēs paši sev. Jo mēs veidojam, no mums veidojās bērni, no mums veidojās kādus cilvēkus mēs gribam apkārt. Un ķermenis un bērni man ir top tēmas, kas manā skatījumā ir mums ir jārūpējās tikai vienīgi caur savu prizmu par to. Un mēs varam redzēt, ja bērnam ir depresija, ja bērnam ir kaut kāds tikai apmātība ar kaut kādu viedierību citai, tikai vienīgi vecāku atbildība, kur viņš negribēs normāli ēst, viņš grib būt tumsā. Un tāpēc, ja mēs palīdzam savam bērnam un pirmkārtām sev pašiem ēst un ēst gan šeit, manuprāt, mēs vienkārši būsim absolūti ģeniāli paudze. Tā kā... Tieši tā. Es mēdzu teikt, ka tas, kāds ķermenis mums šobrīd ir, tas, kā mēs tajā jūtamies, fiziski, mentāli, emocionāli, ir visu mūsu iepriekšējo dzīves pieredžu, notikumu, izvēļu rezultāts. Neviens mums to nav nodarījis. Mēs paši. Un, jā, tā kā atliek skatīties uz priekšu tieši tādu pašu attieksmi, kad vienu soli vienā reizē uz priekšu, viena maltiet vienā reizē uz priekšu, pateicībā ķermenim, ka tas pats spēj dziedināties. Un, jā, tas ir tas ceļš uz veselību manā vērtējumā. Jā, tā ir ļoti būtiska lieta, bet es zinu to, ka ir ļoti daudziem cilvēkiem, kam ir problēmas ar šo te lieko svaru, ka tā iekšēji nenormāli liela bijība, ka atkal kārtējo reizi var neizdoties kaut kas.
Tāpēc es gribu iedot Piedot sev un sākt atkal, piedot sev un sākt tieši tā. atkal. Nav citu variantu. Gribu iedot vienu tehniku tiem, kas tiešām cieš no tā, ka nevar sevi bez nicināšanas un bez necieņas atkal pārmest. Ja jūt, ka esat viena no šiem te cilvēkiem, tad pirmais, ko katru dienu jūs varat kaut vai pa 3 minūtēm izdarīt, ir uztaisīt dinamisko elpošanu, kas ir pieejama arī man Instagramā, bet arī šeit mēs uztaisīsim vienu mini elpu, vienu ciklu. Tie, kas vēlas, tie, kas ir drošā vidē, nevis kaut kur pie stūras, bet uztaisīsim vienu elpu. Silvija arī es aicinātu to taisīt un paskatīties vienkārši sajūtas, to, kā ķermenis aiziet tādā siltumā. Tas ir mans veids, kā es sajūtu savā ķermenī siltumiņu, tie, kas varbūt arī, kā Silvija minēja, nosaluši nedaudz. Un siltums, zin kā, mēs pievelkam to, kas mēs esam. Un ja man ir iekšā siltums, es gribēšu pievelkt to, kas ir silts. Vai ne? Ok, tātad mēs taisīsim elpu caur muti. Vienīgais, Silvija, tev var nākt klepus, tiem, kam var nākt klepus, lai klepo, tas nekas, bet mēs taisīsim elpu tātad ar kustību ķermenī, jo mums ir ķermenis, ne tikai elpa. Ielpa galva atpakaļ, izelpa galva lejā. Aiziet. Pētīgi ielpa un izelpa vēda arī kārtīgi kustinam, izelpa. Pieci, 3, 2, 1, ielpa. Tūri ielpu ciet, galva augšā vēl. Ielpu un turam sevi. Es mans. Atbrīvo plecus, tūri elpu. Tūri izelpu. Ķermeni. Mums ir galvenais, ka mēs sajūtam ķermenī siltumu. Mēs sajūtam sevī, ka mēs tā kā izspiežam to siltumu uz ārpietu. Un tas ir tas mehānisms, kā ja man ir kaut kāds iekšējs stress vai kaut kāds nemieris, vai kaut kas, vai es esmu apaugstējusies, vai vēl kaut kā, šis ir tas, kā es nomierinu sevi emocionāli, ja man ir kaut kas. Un tad mēs varam aiziet savās dienās, vai mēs izdomājam, tomēr, man negribas tomēr vairs ēst, man negribas varbūt vairāk to bulciņu, man īstenībā tagad ir baigi labi, ka es paņemšu pauzi un palasīšu grāmatu. Un nākamā lieta, ko vienmēr varam darīt, ir izparunāt ķermeni. Tā kā, paldies no manas puses, un Silvija, paldies. Paldies tev, Ieva, par aicinājumu uz sarunu. Jā, saki, paskaties, ka tu saglabāsi ierakstu, vai tu vari arī manā lapā viņu ielikt, jā, lai arī manā sienā, lai parādās, kas būtu forši, lai manam sekotājiem paliek arī. Paldies, Ieva. Diemžēl tevi neredzēju, ne arī kā tu skaisti tur elpoji, un es ceru, ka es darīju kaut ko pareizi. Bet tas netraucēja. Jā, paldies par aicinājumu uz sarunu. Un es ceru, es domāju, ka noteikti jau ir komentāros sakstīts, ka bija ļoti vērtīga saruna, un tiešām, man liekas, katru reizi, lai tikai cilvēku mēs pašas ņemam, to gardo kumosiņu, zin kā parasti visi domā, to ķirsīti uz putukrējumu es neņemšu pēdējo, bet atļaujiet vienmēr, paņemiet to ķirsīti. Un tas tomēr, kurš pirmais ir, tad atzīmē, ka tā ir vērtība, un tu vari paņemt to ķirsīti arī no šīs sarunas. Un lai jums šodien ir visiem brīnišķīga diena, Silvija, vēlreiz paldies tev. Paldies tev, paldies visiem, kas skatījās klātienē vai pēc tam ierakstā. Paldies par komentāriem. Tā visiem! Tā.